Jāsāk ar to, ka katrs gadījums ir individuāls, un dažreiz mēs arī, kad zobi ir nedaudz šķībi ārpus zobu rindas, mēs varam likt venīrus, bet ir daudz bet. Ja, piemēram, gadījums ir šāds, kā lejā jūs redzat, tad, protams, venīrus mēs likt nekādā gadījumā nevaram. Tajā gadījumā mums ir iesaistīts arī gan sakodiens, gan arī zobi ir stipri ārpus zobu rindas. Tāpēc mums ir jāārstē ne tikai zobu pozīcija, bet ir jāārstē arī sakodiens. Savukārt, piemēram, šajā gadījumā, kuru jūs redzat, šeit gan mēs ar venīru palīdzību varam uzlabot smaidu bez jebkādas zobu taisnošanas. Jo venīrs tā ir plāksnīte, kas aizņem tā zoba vietu, un tādā veidā ar viņiem vizuāli mēs varam veidot smaidu, ka vizuāli viņš izskatīsies pilnīgi taisns un estētisks. Pēc katras gadījums ir individuāls, mēs analizējam ne tikai zobu izvietojumu, bet arī pašu sakodienu, un no tā faktiski mēs saprotam, kāda labāka ārstēšana būs tieši jūsu gadījumā.